Šodien raidījumā Audžu ģimeņu kustība Rīgā, Rīgas brīvostas darbība vides aizsardzības jomā. Veicināt audžu ģimeņu kustību ir viens no Rīgas pašvaldības uzdevumiem, lai dotu iespēju bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimeniskā vidē. Šai sakarā šomēnes Rīgas domes labklājības departaments, sadarbojoties ar Rīgas bāriņtiesu un nevalstiskajām organizācijām, rīkoja preses konferenci, lai informētu par audžu ģimeņu kustību Rīgā un plānotajiem audžu ģimeņu popularizēšanas pasākumiem. Mums kā pašvaldībai, jebkurā gadījumā uzņemoties rūpes par saviem iedzīvotājiem, tā skaitā arī bērniem, mums ir svarīgi, lai šie bērni iegūtu pēc iespējas labāku aprūpi, pēc iespējas sagatavotāki būtu dzīvē, tad, kad viņi izaug lieli. Un jāsaka tā, ka, diemžēl, bērni, kur nonāk ārpus ģimenes aprūpē, parasti nonāk, viņi ir vai sociāli nelabvēlīgās ģimenēs, vai tur ir notikuši kādi traģiski notikumi. Un tad institūcijā, protams, var bērnu pabarot, var nomazgāt, var viņam iemācīt daudzas lietas, bet viņš nespēja iemācīties šo ģimenes modeli. Viņš nespēja iemācīties mīlēt, iemācīties rūpes par sevi, par līdzcilvēku tuvāko. Un tieši tāpēc audžu ģimene ir tā forma, kur labprāt atbalsta arī pašvaldība, jo šīs iemaņas, kas ir vajadzīgas vienam patstāvīgam cilvēkam, tieši ģimenē var iegūt vislabāk. Rīgas pašvaldība arī pietiekami labi atbalsta šīs audžu ģimenes, jo mūsu pabalsts bērnu uzturam, kas ir noteikts valstī nemazāks par šobrīd 27 latiem obligāti. Ja? Mēs Rīga maksājam 150 latu, un saistošajos noteikumos ir noteikts, ka tie ir 75% no minimālās algas. Protams, papildus nāk arī šis mīkstā inventāra iegādē 115 lati, kas ir reizi gadā bērnam vai iestājoties audžu ģimenē tiek izmaksāts. Un Rīgas ģimenēm, tieši kuras uzņem savā ģimenē arī Rīgas bērnu, Rīgas pašvaldība maksā papildus vēl 150 latus par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, tieši tāpēc, lai vairāk stimulētu Rīgas ģimenes uzņemt Rīgas bērnus, jo mums arī kā pašvaldībā ir svarīgi, ka šie bērni, kuri ir dzimuši Rīgā un kuri nākotnē saņems arī atbalstu no pašvaldības, lai viņi arī augtu un dzīvotu Rīgā, lai viņi būtu pieraduši pie šīs vides, lai Rīga būtu viņa mājas, un pēc tam viņi varētu strādāt, maksāt nodokļus Rīgā un veiksmīgi kārtot savas dzīves. Ja mēs runājam par bērniem ārpus ģimenes aprūpē Rīgas pilsētā, tad šobrīd ir tendence šiem bērniem, kas ir ārpus ģimenes aprūpē, samazināties kopumā kopskaitam, bet audžu ģimenēs ievietotajiem bērnu skaitam ir tendence palielināties. Tā šobrīd ir bērnu namos, kas ir Rīgas pašvaldības bērnam un līguma organizācijās, šobrīd ir 418 bērni. Tie, kas ir institūcijās, un lielākā daļa no tiem ir vecumā no 7 līdz 18 gadi, respektīvi tas daudzums, kas ir mazi bērniņi, tie lielākoties nonāk vai no audžu ģimenēs vai aiziet uz adopciju. Savukārt audžu ģimenēs mums Rīgā šobrīd ir Rīgas bērnu vairāk nekā 130 kopumā audžu ģimenēs. No tiem 73 ir ģimenēs, kas ir ārpus Rīgas, un 29 ģimenēs ir Rīgā ievietot bērni. Tātad šis skaitlis principā pakāpeniski pieaug, jo ja mums vēl 10. gada sākumā bija tikai 17 audžu ģimenes, tad 10. gada beigās jau bija 29, šobrīd ir 30, un vēl 8 audžu ģimenes šobrīd Rīgas audžu ģimenes iziet apmācības. Ļoti veiksmīgi audžu ģimeņu kustības popularizēšanā ir iesaistījušās vairākas sabiedriskās organizācijas. Viena no tām – biedrība Radošā apvienība jauniešiem Trepes. Mums ir tātad jau uzsākts realizēt projekts Krāsainai bērnībai, ko uzsākām realizēt aprīlī, iepazīstoties ar Rīgā dzīvojošajām audžu ģimenēm. Un aprīlī mēs kopā ieskandinājām un iedancojām lielu dienu. Un tā mēs plānojam veidot katru mēnesi sociālās iekļaušanas pasākumus tieši audžu ģimenēm ar mērķi viņus kopā sasaistīt, motivēt tālākai audžu ģimeņu kustībai, jo pienāks laiks, kad viņiem šos bērniņus vajadzēs tātad atdot bioloģiskajām ģimenēm, lai tā arī Dievs dotu, lai tā būtu. Un līdz ar to tad atkal ir jautājums par to, vai ņemt jaunu bērniņu vai turpināt šo audžu ģimeņu darbu.
Un tieši tāpēc mēs vēlamies viņus tā vairāk kopā sasaistīt un vairāk kopā arī motivēt. Un ir prieks redzēt, ka tiešām viņi satiekās un ka viņiem ir kopā ko pārspriest, ka viņiem ir par ko parunāt. Tāpat kā jebkurai bioloģiskai ģimenei par saviem bērniem, kā iet un kā varētu tālāk darīt. Nu, šo projektu mums atbalsta tātad uzsākt Rīgas domas labklājības departaments, bet mums ir ļoti cieša saistība arī ar Rīgas bāriņtiesu un sociālo dienestu, jo mēs neesam profesionāla biedrība. Mēs, tīri tā kā audžu ģimeņu jomā, mēs esam biedrība, kuras darbojās brīvprātīgiem, kuriem patīk dažādi izaicinājumi. Un tā kā ir šie izaicinājumi, tad mums patīk arī dažādas mērķa grupas. Un viena no šīm mērķa grupām ir tā kā audžu ģimeņu kustība. Un projektā mēs pamatā vēl arī klāt piesaistam dažādus ziedojumus. Esam sabiedriska labuma biedrība. Un vairāk šie ziedojumi ir mantiski ziedojumi, nevis naudiski ziedojumi. Projektā paredzam vairāki pasākumi tieši audžu ģimenēm, bet mums ir arī paredzēta viena liela popularizēšanas kampaņa tieši sabiedrībai un arī tieši tiem uzņēmumiem, kuri mums atsauksies mūsu aicinājumam atsaukties projektam kā krustvecāki. Un tā krustvecāku loma viņa vairāk ir tāda, ka viņi ļautu savos uzņēmumos popularizēt šo kustību viņu darbinieku ģimenēm. Un mēs aicinām arī viņu darbinieku ģimenes līdzdarboties projekta aktivitātēs dažādās. Un uz rudeni mēs plānojam uz šiem uzņēmumiem doties, stāstīt par audžu ģimeņu kustību, līdz ņemt arī kādus audžu vecākus, lai būtu interesanti pajautāt par to reālo situāciju, kā tas ir. Un savukārt mēdījos stāstīt sabiedrībai, kas ir audžu ģimene, jo, manuprāt, daudzi jauc audžu ģimeni, aizbildniecību un adopciju. Un tā ir liela atšķirība. Viens no šādiem audžu ģimeņu kopā būšanas pasākumiem notika arī šomēnes Latviešu biedrības namā. Kāda bija jūsu motivācija kļūt par audžu mammu? No audžu ģimeņa mēs esam jau 2,5 gadus. Man liekas, ka tā doma manī jau sen bija. Tā doma manī jau gadi 10 atpakaļ. Šis mans krustbērns ir, viņš piedzima, es nezinu, es uzskatu, ka pateicoties man, jo viņa mamma ļoti agri palika stāvoklī, un es viņus paņēmu savā ģimenē. No tā laika, protams, viņa aizgāja pēc tam savā dzīvē, bet no tā laika tā doma, es domāju, manī vienmēr sēdējusi ir. Es nedomāju, ka tas ir svešs bērns vienkārši to darot. Es domāju, tas ir bērns, viņam ir jāizaug, viņš ir cilvēks, maziņš cilvēks. Viņš ir jāizaug, viņam vislabāk ir izaugt ģimenē, par to divu domu nav, tai tavējā, jā. Un vienkārši tāpēc mēs to darām. Liekas, ka tas ir pareizi, un ka tas ir, tas tā kā mans aicinājums, noteikti. Ko jūs ieteiktu tām ģimenēm, kuras vēlas kļūt par audžu ģimeni? Es domāju, noteikti, ja kaut mazākā tāda domiņa sēž iekšā, tad noteikti vajag ļauties un vajag darīt, vienkārši nesēdēt, nedomāt, ka es gribu, es varu, es varētu, es gribētu, bet vajag iet un darīt. Tikai tad kaut kas sanāks. Un nevajag nobīties, ka būs grūti un kad visam ir savas grūtības un savu prieku, un tas noteikti atmaksājas. Kā stāsta vēsture, Rīgas pirmssākumi, Lībiešu ciems, bija ērta dabas izveidota osta. Un Daugava, kā senākais posms starptautiskajā tirdzniecības ceļā starp Baltijas un Melno jūru, tikusi izmantota jau 5. gadsimtā. Pēc tā varam secināt, ka vispirms radās osta un tikai pēc tam pati Rīga. Kā redzam šodien, ostas aprūpējumā teritorija ir ļoti plaša. 1/6 daļa no visas pilsētas. Tajā iekļaujas Daugavmala un Jūras mala. Šīs teritorijas sakopšana Rīgas brīvostai gadā izmaksās 100 000 latu. Kas tiek darīts, lai ostas darbība nekaitētu apkārtējai videi un būtu droši dzīvot un elpot ostas teritorijās? Gaisa piesārņojumi ir tā, ka šobrīd lielu problēmu ostā rada gaisa piesārņojuma ziņā naftas termināļi, un ne visi, tikai daži, kuri strādā pēc vecām tehnoloģijām, un cilvēki plāno tiešām šos termināļus atjaunot. Tas nozīmē to, ka tīri tehnoloģiski ir jāuzbūvē jauns rezervārs, uz kuru pārcelties, ja, un pēc tam var rekonstruēt vai nojaukt nost vecos.
Tā kā vizuāli mēs ostā redzēsim varbūt termināļu paplašināšanos, ja, bet fiziski tā būs tā kā pārcelšanos uz jaunu mītni. Un otrs ir putekļi. Putekļi, kuri rodās pārsvarā šobrīd no ogļu kravām. Un oglēm mums tādēļ ir jau sens plāns pārcelties uz Krievsalu. Tā kā tie ir tie darbi, kad no vienas puses mēs pārceļam ostas darbību tālāk uz jūru, lai šīs aktivitātes centrā nenotiek. Otrs ir tas, ka pārceļot jāizmanto ir jaunākas tehnoloģijas, modernākas, un tad vairs arī nav tie putekļi tur. Bet tā nav vienkārši problēmas pabīdīšana tālāk, tā ir problēmas atrisināšana tādā veidā, kad mums nākotnē visiem ir daudz patīkamāk. Tad vēl ir tā, ka mēs jau, protams, ostu arī padziļinām. Un padziļinot ostu, tiek saduļķots ūdens, tiek darīts kaitējums zivīm, zivju resursiem. Tā kā mums ir katru gadu arī padziļināšanas budžetā iekļauts iekšā zivju resursu atjaunošana. Un šogad arī plānojās mums ielaist gan zivju mazuļus, gan kādu informatīvo kampaņu par zivīm, zivju resursiem. Tā kā tā vēl ir tā sociālā daļa, ko osta dara, ne tikai vienkārši atdot to, ko ir ņēmusi dabai, bet nedaudz izglītot arī plašāku sabiedrību. Bet kopumā, ja tiešām uz ostas aktivitātēm skatās, tad, kas saistīts ir ar piesārņojumu, kurš rodās ostā, tad šogad ir plānots uzsākt vērienīgu projektu Sarkandaugavas vēsturiski piesārņoto teritoriju attīrīšanai. Tur ir vairākas teritorijas, kur naftas produktu slānis gruntī ir pāri gandrīz 1,5 metru biezumā. Un ir uztaisīti vairāk urbumu, kur tiešām ielaiž mēģini, izvelk ārā un 1,30 cm slānis ar naftas produktiem. Un tie tur jau ir krājušies jau no padomju laikiem, kad bija dažādas armijas bāzes un armijas kuģu uzpilde. Tad tā nevērīga attieksme, kas ir bijusi, tas joprojām ir šis vēsturiskais mantojums. Ūdens līmenim Daugavā mainoties, šie naftas produkti plūst Daugavā iekšā un diezgan daudz iedzīvotājs sūdzās, redziet, atkal ostā piesārņojums ir. Šim projektam ir paredzēts ap 15 miljoniem latu, lai attīrītu tikai daļu no tās teritorijas. Tā ir tā summa, kas ir Šveices valsts valdības atbalstu. Mums būs Rīgas pilsētai, Rīgas brīvostai un valsts vides dienestam, 3 partneri, kur sadarbojās viņu rīcībā, lai pēc tam taisītu konkursu un tā rezultātā dabūtu kādu, kas attīrš un sakop šīs teritorijas. Vai ir paredzams, ka tiks sakopts un attīrīts arī kanāls Sarkandaugavas centra daļā, lai gan tas neatrodas Rīgas brīvostas teritorijā? Mēs esam, kā ostas valde, nolēmusi un tālāk jāpieņem lēmums Rīgas domei un arī valdībai, ministru kabinetam par to, lai Sarkandaugavas kanālu arī iekļauj ostas teritorijā. Gan kanālu, gan tai pieguļošo RER rūpnīcu. Un tas nozīmē to, ka mēs ne tikai paplašināsim ostas robežu, iekļaujot tajā kādu uzņēmumu, bet iekļausim kanālu un to tad mēs varam sakopt. Tad mums ir tādas plānveida pasākumi, aktivitātes, kas ir, piemēram, dabas aizsargājamās teritorijas, Krēmeros, Mangaļas sala, kas ir pie jūras dabas parka teritorija, tāpat tās Mīlestības saliņu. Mīlestības saliņu mēs gribam uztaisīt mūsu tādu vīziju, redzējums, tādu īsti zaļu paradīzi, kur notiek tikai zaļās lietas. Un arī ne tā, ka viņi atvērta plašai sabiedrībai, jo vairāk cilvēki iet, jo vairāk nobradā, izmīņā, atstāja atkritumus, tad tā vide atkal tiek sabojāta. Bet tā kā viņa uz sala un uz viņu nokļūt var tikai ar laiviņu vai ziemā pa ledu, tad tā ir ļoti laba paradīze putniem. Un visi putni, kuri ostā jūtās neērti, mēs cenšamies radīt tos apstākļus Mīlestības salā, pat piepalīdzot viņiem, uztaisot kādas mākslīgās salas, kur viņi var labāk liksdot. Un šogad plānā mums ir arī izveidot putnu vērošanas torni, bet tas putnu vērošanas tornis būtu ne tā, ka visiem rīdziniekiem, jo tad atkal tās cilvēku masas to visu sabojātu, bet drīzāk profesionāļiem putnu mīļiem. Paredzēts arī parūpēties par Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas apkārtni un izveidot drāšu nožogojumus apkārt bebru apskādētajiem kokiem. Aktīvi brīvostas darbinieki iesaistījušies arī vides sakopšanas talkās. Kuro gadu brīvostas darbinieki jau piedalās šādās talkās? Tieši brīvostas darbinieki talku organizē un piedalās jau 6. 7. gadu. Tā kā mēs iesākām nedaudz ātrāk par kopējo Vislatvijas talku, jo brīvos ļoti rūpējas par savu teritoriju, kurā nenotiek saimnieciskā darbība, bet kas ir publiski pieejama. Un tad tāds mūsu sāpju bērns bija Mīlestības saliņa.
uz kuru var nokļūt tikai ar laivām, bet tur tā kā bija iemīļojuši gan makšķernieki, gan atpūtnieki, tad sākotnēji tā bija ārkārtīgi smagā stāvoklī sakarā ar to, ka tur cilvēki vienkārši atstāja visu aiz sevis nesakoptu. Un tad sākās šī kustība Vislatvijas talka, un tad mēs pievienojāmies gan ar savu atbalstu, gan ar to, ka mēs aicinam uzņēmējus, tie, kas strādā un darbojās Rīgas brīvostas teritorijā, ir vēstules mēs rakstam un lūdzam viņiem arī atbalstīt šo Vislatvijas talku, kā arī brīvos pārvaldes darbinieki regulāri arī piedalās talkā noteiktās vietās. Un tad mēs tieši pirms talkošanas dienas mēs apzināmies šīs teritorijas, tas ir labais kreisais Daugavas krasts, un, protams, tās ir vietas, kas ir publiski pieejamas vai kur iedzīvotāji intensīvāk darbojās. Viss smagākais ir, protams, Mazdārziņu teritorijas, tur ir ļoti grūti un tās, kas ir publiski pieejams. Krastmalas, Daugavmala, kanālu malas, tās mēs arī kopjam. Tā kopā sanākšana, tā sestdiena, kad pēc darba, kad nav jādomā par darbu un satīties ar kolēģiem, pastaigāt, pavingrot, tas taču ir forši. Varbūt nevajadzētu gaidīt ikgadējās talkas dienas pavasarī, bet tā vienkārši. Ikvienā darba kolektīvā pareizēs sakopt teritorijas apkārt, lai būtu kopājušana un tīrība. Vai tas tik grūti? Pavasarīgs piedāvājums kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri. Aicinām Latvijā dzīvojušus pensionārus, maznodrošinātos un trūcīgos iedzīvotājus, invalīdus, politiski represētos, nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, bijušos geto ieslodzītos, kara un darba veterānus, Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībniekus. Cena no 20 latiem dienā. Piedāvājumā ietilpst 1 vieta 2-vietīgā numurā, 3-reizēja ēdināšana, medicīnisko pakalpojumu komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējumu, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, 4 kameru vai virbuļu vannas, ergoterapija, elektrodūņas, fizioterapija zālē, basēnā un kardiotrenažieru zālē, nojošana. Akcija spēkā līdz 30. maijam. Izmantojiet iespēju uzlabot veselību. Kas ir aspirīns trombo as un kāpēc to jālieto? Asinsvadu sieniņas cilvēkiem pusmūžā kļūst nelīdzenas, veidojas trombi un asinsvadi tiek nosprostoti. Tas izraisa infarktu, insultu, trombozi kājās. Trombo as kavē trombu veidošanos un asinis brīvi plūst asinsvados, bet īpašais tabletes apvalks saudzēs jūsu kuņģi. Trombo as īpaši apvalkots kuņģis saudzējošs aspirīns pret trombiem. Saudzē savu kuņģi un mazina infarktu un insulta risku ar sirdsaspirīnu Trombo as.